Šajā epizodē paskatīsimies uz mākslīgā intelekta iespējām no citas perspektīvas. Tu uzzināsi, kā izveidot savu oriģinālu dziesmu vai fona mūziku, pat ja nemāki dziedāt vai spēlēt nevienu instrumentu. To paveic mākslīgais intelekts ar Suno AI. Lai sāktu to lietot, rīkojies šādi: atver interneta pārlūku un ieraksti meklētājā Suno AI vai Suno.com. Tālāk izvēlies pogu pierakstīties un izvēlies pierakstīties ar Google kontu. Ja gadījumā tev nav Google konts, paskaties 31. epizodi. Kad esi iegājis Suno mājaslapā, tu atradīsi citu cilvēku ģenerētu mūziku un dziesmas. Ja gribi izveidot dziesmu, izvēlies sadaļu Create. Šeit atradīsi sadaļas vienkārši un pielāgoti. Zemāka tam paredzētajā laukā uzraksti, kādu dziesmu vēlies izveidot. Savukārt, izvēloties sadaļu pielāgot, tu vari rakstīt pats savus izvēlētos dziesmu vārdus. Tu vari izveidot apsveikumus kādam dzimšanas dienā vai vienkārši izklaidēties. Vari iekopēt jau gatavus dziesmu tekstus, kā arī tos pēc savas patikas pielāgot. Pēc tam izvēlies dziesmas žanru. Ja neredzi sev vēlamo uzspied uz tam paredzētās pogas, mākslīgais intelekts tev piedāvās citus žanru veidus. Kad esi atradis savējo, spied uz pogu Create. Suno uzreiz uzrādīs dziesmas divas versijas, noklausies abas, izvēlies sev vēlamo. Šis pakalpojums ir pieejams bez maksas, un dienā tu vari radīt līdz pat 5 dziesmām bez maksas. Ar Suno vari radīt instrumentālus gabalus. Ja vēlies uzzināt vairāk par Suno, raksti komentārā. Priecāšos, ja komentārā ieliksi saiti uz radītajām dziesmām, tādējādi iedrošinot arī citus pamēģināt. Ja vēlies redzēt līdzīgus video, abonē kanālu un esi pirmais, kurš noskatīsies jaunāko video.